Latvijas Valstsvienība vēl aizvien treniņus aizved divās grupās. Treneru vārdiem šādā formātā varot vieglāk izspēlēt taktiskās schēmas. Pirmo treniņu uz ledus šodien aizvadīja jaunpienācēji Ivars Punanovs un Edgars Siksne. Izlases menedžeris Juris Štāls viņus uzrunājis personiski. Viņš man uzvanīja laikam dienu pēc tam, kad es atgriežos Šveicē. Manuprāt, tā bija piekdiena, ka viņš teica, ka jābrauc un prasīja, vai esmu gatavs. Un teica, jā, formas paņems līdzi. Un jā, tā arī tas viss notika. Skatos, es nomainīšu visu ekipējumu, jaunu kaisagi, ķiverijā un viss citās krāsās. Kā komanda citās krāsās, viss zeltains, sarkans. Un, jā, viss ir ļoti pieskaņots komandas krāsām. Punanovs izlasē spēlējis atzīstam arī iepriekš, bet Edgara Siksnes lielākā priekšrocība ir labais iztvēriens. Tagad treneru rīcībā ir divi šādi aizsargi. Jā, ļoti labi, ja ir iespēja katrā pārī būt gan uz labo, gan uz kreiso pusi iztvērienam, bet mūsu Latvijas, Latvijā tas nav iespējams. Mēs ceram, ka viņi attaisnos mūsu cerības un varēs palīdzēt čempionātā. Pēc šodienas ledus nodarbībām no sastāva atskaitīti divi spēlētāji – vārdsargs Ervīns Muštakovs un uzbrucējs Frenks Rasgals, bet kandidātu skaits tuvākajās dienās varētu pat palielināties. Gaidām, kad atbrīvosies Pujacis. Es domāju, ka mēs vēl gribam redzēt arī Andersonu. Protams, vārdsargi Merzlikina, kad beigsies. Protams, ziemeļamerikāņus. Tur Girginsons pats par sevi ķēniņu un skatīsimies, kā ķēniņiem klāsies play-offos. Pirmajās divās pārbaudas spēlēs mūsējā divreiz pieveic dāņus, bet jau ceturtdien arēnā Rīga tiksimies ar Baltkrieviju. Spēle arī LTV 7 tiešraidē.